Čau! Nu, šodien ir ceturtā tēma, jauna nedēļa, jauns izaicinājums. Un tagad mēs vēlamies jums pastāstīt interesantu konceptu, kur mēs saskārāmies, kas ļoti labi strādā arī mums. Ik pa laikam tas ir vajadzīgs, ik pa laikam tas ir nepieciešams. Es pat teiktu, tā ir vajadzība tāpat kā ēst. Kas šī ir? Tā ir elementāra iespēja pabūt vieniem pašiem. Kā to var īstenot? Nu, jāsarunā, jāizsūta partneris prom, jāizsūta kaut kur, jā, un jāatrod laiks sev. It sevišķi mūsdienās pašreiz tagad tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad dažos gadījumos darbs ir saplūdis kopā ar mājām. Jā, tiem cilvēkiem, kam darbs ir iespējams no mājām. Protams, tas ir forši, tu esi mājās, tu tā tam līdzīgi, bet tad sanāk, tev darbs praktiski nebeidzās, jo nekas nemainās. Nu, tu pakustēsies 3 metrus tālāk no datora un tu esi tik mājās. Nu, nē. Realitātē tas brauciens uz darbu arī ir moments, kas dos otrai iespēju atpūsties. Pat ja otrai pusē iespēja atpūsties, ja viņi mājās. Vai arī tam, kas dodas prom, tas arī dod iespēju atpūsties, tāpēc, ka tā ir vides maiņa, jā, enerģijas maiņa. Tu aizēji citur, labi, tev patīk vai nepatīk darbā, vienalga. Galvenais, ka tu atrodies citur tajā brīdī. Arī, teiksim, man personīgi, jā, es varu nosēdēt mājās, teiksim, ceļš, tas ir dzīvoklī, nedēļu, un tad sākās kaut kāda berzēšanās, ņemšanās, tā, tagad man vajag rekur sakārtot šito, es uzkāpju ar pliku kāju uz vienu gruzīšu, Ines zina, kā tas ir, jā, es labprāt staigāju plikām kājām visu caur gadu, ja tas ir iespējams, jā, un es uzkāpju uz gruzīšu, tā, sākās, viss! 8 no rīta, viss šaufeles ārā un viss tiek pielikti pie darba. Cieši tā ir sestdienas svētdiena, visi tiek pielikti pie darba. Jo kāpēc gan man vienam pašam ir jāstrādā, ja mēs šeit esam 5 cilvēki, ja, kas var palīdzēt? Tad ļoti labi, viss optimāli tiek burkšķoši, bet pielikti pie darba, un 2 stundas vēlāk pēkšņi viss ir, wow, viss ir tīrs, skaists, foršs, ērti, labi, super. Kāpēc tā nevar? Un tad sako, kāpēc mēs tā nevaram visu laiku? Ne? Tāpēc vajag tikai tas viss tieši tā. iegādās. Vajag tikai ciemiņus uzaicināt, un vajag aizbraukt kādam prom, un viss ir kārtībā, jā, un viss ir tīrs, un viss ir super, un viss notiekās. Tāpēc tas moments, tas laiks sev ir labs ar to, ka mums ir iespēja atpūsties arī no partnera. Kopā būšana ir forša, bet ir jāatrod un jārespektē arī nepieciešamība pabūt vieniem. Vai ne? Tas nav nekas īstenībā traks, vai tā, bet ko mēs taču esam kopā, mēs taču tā un tā. Kad tas stereotips saka, tagad visi, ja, līdz nāvei jūs šķirs bez maz vai, kad tagad būsiet šitā salipuši, ja, un nekur projām, ja. Tas īstenībā ir ļoti toksiski, es teikšu tā, pat, Dievs pasarg, vienkārši tas ir traki. Bet dēļ tā, ka nav bijis tas tāda iespēja pieļaut tādu domu, teiksim, varbūt, mūsu vecāku paudze un tam līdzīgi, varbūt tāda doma pat nebija pieļaut, kā tu tagad atļausies pēkšņi paņemt sev laiku, kas tas tāds tev, bezmaz vai par to netika runāts, netika tāda iespējas par sniegta. Varbūt tās kādās attiecībās retos gadījumos tas var strādāt tā, ka partneri var būt kopā visu laiku. Tā, ka tur nav vispār neviena diena, kad viņi nav atsevišķi. Varbūt retos gadījumos, bet lielākā daļā gadījumu, kad mums katram ir savas lietas, savi ego, savas kastītes, kas ir jāizpako, pārdomas nepieciešams, ir vajadzīgs tas brīvais moments, ja, kad tu vari uzelpot un kad blakus neviena nav. Pieņemsim arī vakardien. Ļoti labs moments. Inese ar bērniem aizbrauca ciemos pie Džeinas, kas bija arī ieplānots pasākums, bet mums ar dēlu tik superīga saruna. Mēs līdz 1 naktī novārījāmies, noņirdzāmies pa visu kaut ko, izspēlējām, safilmējām stulbus video un visu normāli kā džeki atpūtāmies un viss bija superīgi. Neviens nenomira, ja, un tā tam līdzīgi. Un šajās situācijās arī nereti tā, ka labi, izziņa vakarā, pučus mīlu un ar labu nakti, jā, šad tad ir, šad tad nav. Es personīgi neapvainojos, ja tādas nav. Es arī baigi, ja ir uz sirds, es aizsūtu, bet Ines arī saprot to, ka, ja neatsūta, tas nekas. Tas nav nekas tagad. Tas ir, tu tagad man neatsūtīji, ja, kā tu tagad vispār uzdrošinies, ja. Nē, tas ir normāli, tikai tas pirms tam ir jāpārrunā, un tas ir jāsaprot, ka, nevienmēr tev ir tā uzreiz uz sirds, katru vakaru paņemt īziņā sūtīt. Tev tas telefons ir vispār nolikts nos, lai neviens netraucē, klusums miers, tu esi ar sevi, izbaudi sevi.
kāpēc jāizbauda sevi, tāpēc jāsajūt sevi. Jo ikdienas visās mūsu aktivitātēs mēs ļoti daudz tādu virspusēju informatīvo daļu tveram, bet to dziļo daļu, kas ir tas mūsu patiesums, iekšējais stāvoklis, skatoties tas pats, lai tu normāli varētu atbildēt arī partnerim, kad tev pasaka, kā tu jūties, un citreiz ir tā, nu labi, bet ko nozīmē atbilde labi? Nu, pa lielam. Neko. Neko. Tu normāli Saproti no nevar tā, ja? normāli izpakot. Tas tāds fiksēts, nu tā kā Jā. kāršu spēlē atmesties ar kaut ko, ja? Bet tas nav reāli tavs gājiens, un tas otrs arī nesaprot, tad, nu tā kā ir vai nē, vai pakot tālāk vai nē, un pārsvarā jau, nu izvēlas, nu, ok, nu, tad nav, ja negrib teikt, tad negrib teikt, jā. Un šie te brīži, tāpēc jāpaskatās, protams, kāda ir, teiksim tā, ja jūs, pirmkārt, jūs pieļaujat tādu domu, jā, hei, mēs varētu tā ik pa laikam viens no otra atpūsties. Tātad pāriem ir, kam ir bērni, pāriem ir, kuriem nav bērni. Tātad ir dažādi varianti, jā. Es negribu tagad likt tādu vienādību, teiksim, kad vieglāk ir tiem, kuriem nav un otrādi, jā, nē, kam ir savi izaicinājumi, jā, lūdzu, saprotat visiem līdzvērtīgas situācijas, bet, ka jūs pieļaujat jau tādu domu, un jūs nekad to nesat mēģinājuši, jūs pamēģināt, un tad pajūtiet, kurš grib palikt savā esošajā mājvietā, ja? Un kurš grib tad prom kaut kur, ja? Kaut vai tas ir uz, nezinu, 24 stundām izīrēt kaut kāda vieta kaut kur. Nu, vienalga, kaut kāds tie mazie namiņi kaut kur, vai viesnīcas numuriņu tu kaut vai paņem viens pats, nu, tas ir normāli, tikai vajag, nu, tas nenozīmē, ka tūlīt tur kaut kas notiksies, kas nezinu. Nu, kā, vislabāk īstenībā kā, Džeki, es šonedēļ Neogalu paņemšu bērnus, paņem reku mammu, paņem aizsūt viņu uz spa, viss. Jā. Kas var būt labāks? Viņas tur vairākas vienu vietu, tur normāli čupojās, savus sieviešu hive mind uztais, viņas atpūšās, viņas ir relaksēts, atbrauks mājās, viņi lidos pusmetru virs zemes un viss, un tu būsi pirmais sarakstā uz bonusiem, jā. Nu, tad arī no otras puses, jā, kad, nu, varbūt tās arī, nu, sievām, nu, sievas retāk vīrieši sūta kaut kur prom, gan šādā te veidā, izņemot tā, ka viņas pasūtīt vajag, vai ne? Bet viņam brīnišķīgi īstenībā ir, kur atpūt, ko es pati pieredzēju ar savām acīm, kur Andris arī kaut kādu brīdi arī bija pastrādājis, nu, papildus tādas hobiju veidā. Bija mums laiks, kad arī Airsoftā, Airsoftā darbojās, un tur Džeki brauc pašaudīties, nu, brīvā dabā, smuki ar visiem. Aktīvā atpūta. Aktīvā atpūta, un tā, kad es biju klāt arī, kad tur bija zupu svāriem, vēl vispārējiem, un es tur skatos, nu, bāc, viņi tā atslēdzās, viņi vispār ne par ko nedomā, un tāda, liekas, ka tā kā tur bērnišķi, kaut kas tam līdzīgs, nu, nē, bet ak, dieniņās, tas vīrietis pārņemts ar visām, nu, kas zina, par ko viņš ikdienā domā, cik viņam tur, kur jāstrādā, kas viņam jāpelna, kādi kredīti jāmaksā, vai vēl kaut kas. Tur nekā bērnišķīga nav. Vīrietim medības ir asinī. Viss, tas ir normāls process. Un šeit, nu labi, jāmedī ir ar ieroci, kurš šauja plasmasas bumbiņā, bet process ir, viņam ir adrenalīns, viņš ir iegājis elementā starā, viņš skrien, dara, lec, tur kūleņus met, skaidrs, ka fiziskais sākumā nepavilgs, bet viņam iepatiksies tas process, viņš sāks iet uz zāli un, meitenes, ticiet man, rezultāts arī jums beigās kaut kādā momentā var atspēlēties un iepatikties, ja? Tāpēc, ka viņš sāks vairāk sevi kūpt, sevišķi, nu, vīrieši, ja, kas jau ir noguruši vai visādi citādi, nu, no dzīves, ja, kas sāk izplūst, kas uz zāli neiet un tā tam līdzīgi, nu, viss var gadīties, viss var sanākt. Un arī šāds te aktīvās sporta laisti vienkārši droši. Vajag gaisu, un tas, ka viņš ir tur uzticies. Un uzticēties, ka visi kārtībā, un labi, katrs hobijs kaut ko maksā, un nevajag tur tagad līst un domāt, jā, cik tev tur tas mēsls maksā, tas tev labāk neprasīt. Nu, ja viņi gribēs, viņš atradīs veidu, kā to dabūt, un tas nav tavs bizness, kā viņš to dabūjas. Ja vien viņš tev neprasa, ja? Tad cits jautājums, jo ja es kaut ko iedomājos, es atrodu veidu, kā to nopirkt, es nopērku, un tevi tas netraucē un miegu naktī nelaupa. Tāpatās kā tev ir arī savas lietas, kas tevi interesē. Nu, labi, mūsu gadījumā citādāk, tur man piestāda rēķina, un es tev cik? Jā, bet nu ir arī lietiņas, ko tu sev pati nopērci, ja, par savu naudiņu. Ja? Tā kā, nu, tas ir svarīgi. Un pat tas būs pēc tam, ka mēs runāsim par finansēm, par tomēr nodalītiem maciņiem un kopējiem maciņiem. Līdz tam mums vēl jātiek. Bet šodien laiks tev un laiks sev. Pēc pārunājiet, pajūtiet, kas tās varētu būt arī par kaut kādām nodarbēm un tam līdzīgi elementārā makšķerēšana arī tas pats, jā, daudziem patīk, tas ir svaigākais. Labi, aiziet ar bumbu uzspēlēt, basīt, volejbolu, tenisu, ak dieniņās, ko tikai nedara, bet tas gribas kopā, ja, kam
Mēs zinām, ka un visu vienkārši palaid. Varbūt tas arī varbūt laiks sev. Tādā veidā ir kā ar draugiem, kaut ko paziņām, bet tāpat laikā arī tas laiks sev. Bet arī tas saucamais klusais laiks. Vienkārši es gribu klusībā, nezinu, paņemt tur kempingu pie jūras. Ja man vajag pilnīgi klusumu, no civilizācijas, man vajag kaut kādas, nezinu, 2 dienas vai 1 dienu pilnīgā, nezinu, klusuma retrītā ar sevi, lai es dzirdu savas domas, lai es varu sev nodefinēt, kā tad es reāli šobrīd jūtos. Tas, kas mums tur ir bijis, ok, es pārpacelāšu tēmas vēl kaut kur, man vienkārši klusībā paraudāt, vai tur izlamāties, vai tur, vienalga, tas ir, katram tik savu procesu. Pabļauts pilvenā, jā, un ja negribas to mājās darīt, ja, var sakot, bet regularitāte tā jums ir jāsjūt pašiem. Cik tas ir bieži, tas nebūs tā, tagad ir tur ieteicams vienreiz mēnesī, nē, tev varbūt pietiekās, tev uz pusgadu nevajadzēs, varbūt tev vajadzēs kaut kādu brīdi katru nedēļu, pēc tam atkal būs, nezinu, ilgu laiku nevajadzēs, ja, tu jūti, bet ja tu laicīgi dod ziņu, kā viens tā otrs, hei, kas nav mēģinājuši, pamēģiniet, kā tas ir. Mums vispār forši ir attiecību sākumā, bija forši jau tāds uguns kristības, kad tev sākās komandējumi, ja, un mums pat nesanāca baigi tas tā pēdiņās slimi pieķerties viens otram, kad ir tā, ka pilnīgi, un es te neko nevarēšu, es te projām, ja, un mums tā kā bija tāds rūdījums, un ik pa laikam vēl, un, protams, vēlēs rūdījums mums vēl Amerika, protams, kas te bija projām. 4 mēneši. 4 mēneši, pēc tam uz 2 nedēļas atpakaļ, mēnesis vēl Vācijā, tā kā tur bija, jā, bet mēs arī tam gatavojamies, mēs to pārunājam, un man bija tik daudz laiks. Labi, mēs ar bērniem palika, bet tā tu bija laiks sev, vai ne? Jā, man bija laiks ar sevi un vēl kaut kādiem 3000 vīriešiem. Jā, bija ļoti vērtīgi. Bet, kāda vides māja, tā kā jūs braucat kādreiz ceļojumā, arī starp citu, ja var vienītī aizbraukt, var divatā, nevajag to partneri vilkt līdz vienmēr, bet labi, tas būs par citām lietām. Vienkārši tagad iemetot vairākus tādus variantus, pajūtiet, cik bieži un kad jums vajag, un es zinu, ka meitenes tām, kurām ir bērni, jūs varat man teikt, ka nē, man jau nevajag, es zinu, ka vajag. Es zinu, ka vajag. Ir. Es teiktu, 1000% katrai meitenei, kurai ir bērni, vajag. Jāatrod iespēja. Ir mamma, pie kā noteikti var atstāt vecmamma vai radinieki vai kā. Pat auklīt to brīdi, vienalga, vai vīrs vai bērniem ir labākie draugi un draudzenes. Un es zinu, ka draudzenēm ir sevišķi, viņas spiegdamas akceptēs sleepovers. Jā, kad jau vecāki bērni. Jā, 7, 8 gadu sleepovers, tā ir štelle viss, un jums ir iespēja uz nedēļas nogali nogrūst bērnus citiem un aizšaut kaut kur prom. Tas, protams, variants, jā, bet varianti ir, viņi ir jāatrod, un jāatrod tas laiks sev, un redzēsiet, ka grumbiņas zem acīm melnie riņķi pazudīs paši no sevis bez dārgas kosmētikas. Tad laiks sev būtībā mēs varam atlikt vienādības zīmi, tie ir arī hobiji, arī, kas ikdienā ir jāapskarās, kas ir tas hobijs un cik laika tev tas hobijs prasa. Tas var būt jebkas pilnībā. Jā, tāpēc laiks sev ir miera stāvoklis arī, ja savu veidu arī meditācija, bet meditācija nevis tā kā, mēs vienkārši varam cerēt to vienkārši un kā mēs standartā zinām, ja tur vienkārši nelpotā, bet tikpat labi tā var būt dārza uzkopšana, ja tur ravēšana. Man meditācija ir trauku mazgāšana, lai cik tas dīvaini neizklausītos, bet man, tas nozīmē, ka visi var atstāt savus traukus, ja, un neko nemazgāt, bet, ja vajag, un iznest miskasti, jā, bet vakaros tā ir meditācija, pēc tam pastaigāt apkārt aplīti vēl, bišķi palpot, pasīties uz zvaigznēm uz mēnesi, jā, un tas ir tā kā katram kaut kas tas savs tulitos, jā, es vēl to rūkās jau ir, jā. Un tad laiks sevi, lai sajust sevi, sakārtot tos plauktiņus, kas tur ir izbiruši, sabrukuši, ja, tā kā nodefinēt, tad kur es šobrīd esmu, kā es tagad gribu, kāda mums tāda situācija, ok, to mēs esam izrunājuši, mēs sapratam, tā nākamais solis ir tur. Respektīvi tādu inventarizāciju par to, kādi instrumenti un būvmateriāls, kāds mums šobrīd ir, tā metaforiski izsakoties, un kā mēs liksim nākamo to savu taku, lai mēs redzam, kur mēs to kāju liekam kopā, un arī katrs individuāli atsevišķi. Tā kā, un ir svarīgi tas laiks arī, lai es vispār nodefinētu, kā es jūtos, jo atcerieties, ka labi, tā nav atbilde. Tā ir atbilde, bet viņa neko to neizsaka. Kādu atbildi tu gribi dzirdēt no savu partnera, pieņemsim, vai partneres, tādu arī piedomā pats vai pati, ka tu arī uz tādu jautājumu atbildi. Un ko tas var iedot tajā brīdī, otrai pusē, ko tu gribi aiznest, kādu informāciju, kādu, lai saproti. Ja? Un jo precīzāk, ne caur puķiem, jo precīzāk, jo skaidrāk un tīrāk būs saistītais vēstījums, jo arī racionālāka vai skaidrāka būs tālāk rīcība gan no tavas puses, gan no partnera puses. Ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu.
Jā, hobiji ir visādi, kas no kuram, jā, viens no maniem hobijiem, kur man arī laiks aiziet, ir 3D miniatūra figūriņu printēšana, tad man pašam savs printerīts, un pēc tam šo te figūriņu skaista krāsošana, detalizēta krāsošana, jā, uz šito vien aiziet 8 stundas, nemanot vienkārši, un acis griežās otrādi, tāpēc, ka redzēt, te ir skaistas detaļas, jā, ļoti, ļoti sīki smalkas, jā, te arī miniatūra figūriņa, kur diezgan slikti var redzēt, kur pat acis ir ar viena mata lielumu otiņu, jā, un tur viņi jāiedabona, un tad, protams, ir visādi augi, ar ko es daru. Man ir hobiji ir ritīgi daudz, visādi, jā, vairāk nekā Inesei, bet, kurā brīdī tas hobijs ir saistošs, un kad viņam ir laika, jā, tad arī mēs pie viņa pieķeramies. Klavieres, jā, kad neviens nav mājās, pirmā lieta, ko es daru, es ieslēdzu klavierus un uzspēlēju kaut ko foršu. Un it sevišķi, ja darbā viss ir slikti, viss ir apnicis, es ieslēdzu klavierus un pamazām atjaunoju sevī šo vēlmu spēlēt klavierus. Jo es pabeidzu muzikas skolu un es ļoti priecīgs, ka es saņēmos visam tam iziet cauri, jo tas arī bija viens liels murks bērnībā. Bet manis paša izvēle bija, un mamma bija tā, kas ar savu stingro roku un stingro siksnu mēdz palīdzēt man noturēt šo mērķi līdz galam. Jā, bet labi, ka izgāju, un es gribu atjaunot šo prasmu, tāpēc, ka man kaut kur nākotnē ir plāns čelu nopirkt un iemācīties. Līdz tam mēs vēl tiksim, bet es nopirkšu. Lai top. Lūk, tā kā secinājām arī to, ka tad laiks sev tā ir kārtējā skaidrība, jā, kaut kāda skaidrība, mentālā kārtība, šeit tiek salikti plauktiņi, kaut ko mēs sakārtojam, kaut ko mēs nodefinējam precīzi. Līdz ar to rodas pārliecība un arī drosme. Un īstenībā šeit var arī, kad ir lidots laiks sev, var atnākt šī drosme arī pakustināt kādu tēmu, kura bija nolikta galīgi, kura bija starp tiem, atcerieties, tiem sarunu tām tēmām, jā, kuras šito laikam vēl tā kā neaiztiksim. Un te pēkšņi rodās, es laikam esmu gatava to atskaņot, vai gatavs to atskaņot, vai viņu vismaz paturpināt, ja viņa bija iesākta. Ja tāpēc, ka tu saproti, cik tālu, kur katrs ir bijis. Tā ir nemitīga tā kā arī tāda čekošana, viens otru čekošana, kur mēs esam. Jo ir jāsaprot, tad tevi tad šī man ir savs ceļš, Andim ir savs ceļš, un tad arī mūsu tas kopējais vēl ceļš. Tad 3 dažādi ceļi, kuri visu laiku ir jāčeko. Bet tāpēc ir iedoti partneri viens otram, lai viens otru atbalstītu un nevis lai iznīcinātu. Atcerieties, ka nīcina ārā tās bērnības traumas, tāpēc pie viņiem ir jāatgriežās, kad kas ir tas tā izpausme, viņi nāk ārā, kāpēc ir tāda reakcija. Man arī viena izlaica rekordu 7. dienā. Pa kārtējo reizi tikai tāda. Jā, redz, kā notika, bet tiksi sapratu, viss. Tagad, jā, tas ir jārisina, un es negribu tur sēdēt. Bet es savu vērtīgu lietu izcēlu ārā. Jā, tas momentiņš, un svarīgi arī mums kā individiem dot tam partnerim, lūdzu, kad tu saproti, ka tas ir svarīgi dot šo laiku arī sev, arī atbalstīt, citreiz arī iedrošināt, ja tu pēc, ka, ko tad man, nē, stop, vai tā ierakst manā klātbūtnē kalendārā, tu esi jau jūt, ka tev vajag, kad, lai mēs saprotam, kā nomenedžēt to. Tāpēc, saku, te būs bišķi atšķirība, kam ir bērni, kam nav bērni, ja tur tas menedžments lietu un vietu un tam līdzīgi. Pat, ja kaķi, suņi, tev arī jānomenedžē kaut kur, vai ne? Pieņemsim, ja izdomāt, ka pēkšņi bija 2, negribat arī, šī mājā, bet kaut kur citur, jā. Tas viss ir jāsamenedžē. Un arī svarīgi ir pamudināt, tā kā ierosināt, hei, varbūt tu gribi to brīvo laiku, tā pēdējo reizi bija, tas nevis tā kā es gribu no tevis tikt vaļā, tāpēc, ka es tur gribu varbūt viens, jā. Bet tā kā, es redzu, ka tu jau esi tur. Mēs taču vērojam viens otru. Mēs vērojam un saprotam, kur jau ir sagurusi, vai kaut kas ir apmūsis un tam līdzīgi. Vai arī vēl ir tāds moments, jā, kas varbūt nāk, bet atkal saprot, ir pareizi, viņš varbūt arī tāds dziedinošs. Ja ir gadienā attiecībās tāds prosms, ka ne šis, ne tas, kaut kur vai ilgi nav runāts, visdrīzāk tas varētu būt cēlonis, ka nav bijušas sarunas, un ir tā aizgājis, ka tu neviens, ne otrs vai kāds no partneriem nejūt neko vairāk, vienkārši ir aizgājis, kaut kas nav. Un te ir svarīgs moments, pirms liekam, krustu pāri, jā, tā kā ejam katrs savu pusi, padzīvot bišķi atsevišķi.
va tur gan organizēt un kaut kādu laiku, kaut kādu ilgāku laiku iedot, padzīvot, kas nav tā kā mēs tagad šķiramies, nē, bet tā kā nočekot un pabūt ar sevi, sajust sevi, tas ir kā lielāks bardaks jākārto galvā, bet tas var būt liels dziedinājums, ja, uz kaut kāds pavērsiens. Bet tas arī rodās tāpēc, ka pirms tam nav bijis tas laiks sev, nav bijušas sarunas, nav bijušas kaut kādas savstarpēja iepazīšana tuvāk un tam līdzīgi. Ja, ka tas ir kaut kāda rutīna iespējams ir bijusi, ja, kur vienkārši esam skatāmies, jau 5 gadi pagājuši, wow! Ups! Tas tā kā, tas ir normāli, jo mūsu ikdiena ir ļoti strauja, un tas vienkārši tā var notikt, ja, bet ir varianti, bet vienmēr, zini, kā nepamēģināsi, nezināsi. Tā kā aicinam vienmēr izskatīt alternatīvas, lai tajos gadījumos, kad mēs atrodam laiku sev, mēs atnākam mājās ar precīziem, skaidriem, konkrētiem argumentiem, faktiem, definējumiem. Tā kā normāli, skaidrs. Tātad man šie ķieģelīši nepatīk, tāpēc, ka viņiem nobarkoši stūrīši, šito es bruģīs turpmāk nelikšu. Tā pieņemsim. Pilnīgi konkrēti, ja, bez kaut kādiem tur, zini, kā man tur tāda sajūta un tāda sajūta, kad gaiss sāk palikt vēsāks un tu paliec arī vēsāks un kaut ko, ka nesaprotu, ko tu tur reāli gribam pateikt. Ja? Caur metaforām šī gadījumā tur vajadzīga konkrētība. Un, kā mēs zinām, arī vīrieši arī sagaida konkrētību, ir sevi šeit runa par kaut kādām jūtām un sajūtām. Nebrauciet uz Rīgu caur Daugavpili, Jelgavas, lūdzu. Brauciet pa taisno un sakiet, kā ir. Un vīrietis vislabāk to sapratīs un būs jums pateicīgs. Jo mēs nemākam lasīt jūsu domas, mēs nemākam lasīt jūsu potenciālos vīzijas, kas ir galvā, pasaki, kā ir un viss. Un mēs arī sakam bieži vien tā, kā ir, bez izskaistinājuma, tad jūs apvainojaties. Saku, nevarēju pateikt mīļāk. Kā? Ne, brīžiem, tas ir atkal ego, te būs ego triggers, jā, vainu, jo, tad tu lūdzi informācija atnāk, tad pieņem viņu tādu, kāda viņa te brīdī ir, un mēs mācamies runāt tā, kā mēs protam, jā. Tā uzskaistināšana brīžiem var vēl lielāki cauzās iebraukt nekā kad vienkārši konkrēti tā, man tur nepatīk tas, vai es redzu to un to, es nezinu, tu varbūt redzi citādāk, bet te liek kopā to puzli, kas ir izvandīti uz visām pusēm, meklē un liek vienkārši kopā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ja jūs taisat laiku sev un ir tiešām vēlme pakot ārā savus sajūtas un vēl kaut kādas iepriekšējos notikumus tā tam līdzīgi, tad ļoti labs palīgs būs pieraksta kladīte vai lapiņa. Pierakstiet, kā jutāties, kas ir tas, kas ir svarīgs, ko vajadzētu pārunāt, kam jāpievērš uzmanību. Pierakstiet šīs svarīgās lietas, jo, ja sasmelsieties drosmi, varēsiet iedot otrai pusē izlasīt, otra puse izlasīs un varbūt būs par ko parunāt vai būs par ko parisināt, jā. Jo, ne visas šīs te atpūtas obligāti nozīmē, ka tagad man ir jāpako ārā kaut kas. Nē, atpūta var nozīmēt vienkārši nedarīt neko. Un es saprotu, ka sievietēm šāds termins nav pieņemams, ka vīrieši dara neko, bet arī darot neko, viņi parasti kaut ko dara, kaut ko sakārto, jā, ārā fiziski, jā, vai sakārto sevī. Un mums ir daudz ko kārtot, jo mēs pat ceturdaļu no tā nerādam uz ārā. Tas ir dabīgi vienkārši, ja? Un kāpēc tas tā ir, gan jau, ka tālāk runāsim. Bet, mums arī ir vajadzīgs atpūtas brīdis. Un tad, kāpēc mēs nonākam pie tā, ka vīri sēž garāžās un visu un pīpē un tur dzer un skrūvē moci un nenāk pie jums runāt, tāpēc, ka tur viņš ir pats. Tur viņam nevienam nav jāatskaitās, tur viņam nav jājūtās vainīgam par neko. Viņš skrēž, skrūvē savu mocu un viņš ir ar sevi. Jā, vai skrūvē savu mašīnu vai dara vēl kaut kādas lietas savā darbnīcā. Un tas ir normāli gribēt būt arī atsevišķi. Bet vienīgais jautājums ir, ja tas sāk aiziet par daudz, tad tas ir jārisina. Jo, ja tas notiek visu laiku, regulāri, katru vakaru, tad ir jārisina. Mēs jau riskējam, ejam uz to, ka ir jau problēma. Tātad ir kaut kas, par ko mēs negribam runāt, vai visdrīzāk ir kaut kas, ko kāds negrib dzirdēt. Jā. Jā, nezinu, kā pateikt, lai it kā neaizskartu to otru. Un tāpēc arī šis te moments ir jāķer un jāvaktē. Atsevišķi laiks sev ir forši, bet lai nav par daudz. Un tā kā mums bija pirmajā tēmā atkal pie jautājumiem, pie sarunām, ka mēs mācījāmies, bet definējām to, ka sagatavojam partneru uz to, ka tu gribēsi to kaut ko pateikt.
Vienkārši sagatavot. Zini kā, nu, es kaut ko pateikšu, varbūt ne līdz galam, bet nu, man ir tas, nu, es gribu pateikt, ja. Un tas, kurš ilgi turēs un nemācīs izteikt, viņš saka, nu, bet es pateikšu tā, kā es māku, ja, tā kā, nu, neuztver uzreiz tur tā. Šobrīd es to ielieku tādos vārdos un varbūt palīdz man saprast tas, ko es varbūt nevaru šobrīd ietērt vārdos. Tāpēc atcerieties palīgi, palīgi. Mēs esam viens otram palīgi. Nevis tur tagad vērtēsim, ko tu tur nemāki izdomāt, tu nemāki tur šit. Nē. Tas viss ir ego, tas viss ir kaut kādas traumas, vienkārši nost filtriņu, tīram nost, vērojam. Nu, mīļie, uzpasējam viens otru, uzpasējam arī par šo pašu laiku sev. Tā ir tāda vērtība. Tā ir, nu, mums tas nebija pašā sākumā, noteikti ne. Noteikti ne, tas ir nesen iegājis. Pašā sākumā vispār mēs paši nebijām sev, jo mēs dzīvojām pie Ines vecākiem kaut kādu brīdi, kamēr tiks attaisīts mūsu dzīvoklis. Un tad bija vēl saspiestāk un vēl grūtāk, ka mēs pat parunāt tā atklāti viens ar otru baigi nevarējām, jo, nu, turpat tās blakus ir vecāki, visi viņi guļ aiz sienas, mēs guļam tepat un viss, jā. Gan jā, bija visā, tā kā arī pareflektēsim par to laiku sev, kā mums katram ir gājis, jā, nu tālūk. Nu, tad mājas darbs jums jau kopā. Saprast, kad bija pēdējā reize, kad kāds un katrs no jums atrada laiku sev, vieni paši, uz 24 stundām, uz 12 stundām atpūsties, attiet. Paņemat, panalizēt, vai tāda situācija vispār ir bijusi. Varbūt citiem tas ir regulāri, jo darba apstākļi piespiež, jā, un tā tam līdzīgi. Tas nozīmē to, ka, ja jūs esat ilgāku laiku atsevišķi, tad jums ir jāvelt varbūt papildus kaut kāds, kaut ko kopā vairāk, jā, lai tas tā dzirkstelīte būtu un nepazustu. Nu, tad, protams, arī nākamais solis, tad, kad būsiet sapratuši, kas jums ir, jāsaprot, ko jūs varat darīt vēl. Un ko jūs varat darīt nākotnē. Izvelkam ārā kalendāru, saprotam, tā, šajā nedēļas nogalē, kas tev ir? Tev nekā nav? Lieliski, man arī nav. Tātad mēs braucam kaut kur. Visi aizbraucat kopā. Vai tu brauc uz hotelu Jūrmālas spa? Re, kur es jau nopirku biļetes, aiziet. Jā, vai es braucu uz Jūrmālas spa? Jā. Un atrast variantu, atrast iespēju. Ja? Nav obligāti jābrauc uz dārgiem hotelu Jūrmālas spa. Aizbraucat pie radiniekiem uz laukiem, uz nedēļu, ja? Vai tur uz nedēļas nogalu, uz dienu vienkārši kaut kur attiet, pamainīt kaut ko. Un īstenībā svaigā gaisā ārā dabā arī palīdz. Tāpat Jūrmala, mežī, viss var noderēt. Ko? Lai to? Lai izdodas. Jā.